Dievs, cik labi es jūtos šajā mašīnā. Please insert your money. Šajā tā kā mēs gribam atrast. Ūdens nav sāļš, te var nomazgāties. Pulkstenis ir 10:10 un mēs liekam $10 uz hop kartes, lai varam braukt pēc sapņu mašīnas. Mašīna būs 10 no 10. Vai ne? Šodien 10. Būsim iepazinuši sabiedriskā transporta sistēmu un tagad mēs braucam tālu uz rietumiem, lai paskatītos mūsu sapņu mašīnu. Esam kārtīgi izbaudījuši braukāšanu sabiedriskajos transportos, City īpaši. City gāja burvīgi braukājoties vienai pašai, meklējot ceļu pie mūsu Tīnas. Tā arī tas neizdevās. Te nu mēs esam savā jaunajā mašīnā. Volvo V50. 10. gada ar Airplay. Forši. Īstenībā baigi forši. Mašīna glauna, mašīna skaista, mašīna diezgan lēta. Patīkama. Mums ir Volvo. Es ļoti ceru, ka viss ir te noiets, iziets. Šobrīd ļoti aktīvi notiek mašīnas iekārtošanas darbi. Notiek jaunās mājas iekārtošana. Kur likt visas mantas, kuras mums ir līdzi, kuras mums nemaz nevajag un iespējams vajadzēs kaut kādu un kā mēs esam apkrāvušies ar tik daudz mantām jau. Labrīt. Labrīt. Paskat, kā savienojās ar telefonu. Reiz ar visu labi redzēt. Pirms jostu piesprādzējamies. Esam gatavi braukt uz D burtiņu. Mēs braucam izčakoties no hosteļa. Uj! Mašīnai joprojām nav apdrošināšanas. Tikko es izdarīju tādu diezgan bīstamu manevru. Mēs piereģistrēsim mašīnu. Un tad, pēc tam mēs ceram nopirkt apdrošināšanu. Ja apdrošināšana sestdienā būs vaļā, ja nebūs, tad mēs kaut kur mazliet atpūtīsimies. Un tad man būs tikšanās ar Accent Coach. Šajā konkrētajā brīdī, kurā top videoklips ir 188 subscriberi, tad mums jau ir lēnām jāsāk plānot ceļojums uz vulkāniem. Bet līdz tam, kamēr mums vēl nav 250, mums ir jāpaskatās, kādas vēl takas ir tuvumā un jāizdomā, kā mēs svinēsim lieldienas. Tad šodienas plānā ir plānot. Dievs, cik labi es jūtos šajā mašīnā. Sapņu piepildījums. Stūre stingra, tevis stingrs. Nu, brauc ļoti labi.
Aizmugurē ir ļoti daudz labas vietas, kurā var pārgulēt nakti, ja ir vajadzība. Un izrādās, ka mašīna arī ir neprātīgi ietilpīga. Ir jauki, ka to var atļauties, un ir tiešām prieks, ka šāda mašīna šeit maksā krietni lētāk nekā Latvijā. Krietni lētāk, es teiktu, uz pusi lētāk. Labs nobraukums, 170 000, un maksāja tikpat, cik iepriekšējā mašīna. Tuči vairāk. Šobrīd ir tāda sajūta, ka lietas notiek tieši tā, kā tām ir jānotiek. Gan viss, kas ir noticis pirms tam, tā tam bija jānotiek, un viss, kas notiks arī šodien, un rīt, un parīt, un aizparīt, tā tam ir jānotiek. Cerības ir tādas, ka izbraukšanas diena varētu būt otra diena. Redzēs, kā ir ar tām lieldienu brīvdienām, vai mēs būsim paspējuši līdz tam sapakoties, izdarīt visu, kas mums jāizdara, sagatavoties ceļam, izrēķināt, cik daudz naudas mums ir, lai mēs varētu ceļot, tikai un vienīgi ceļot, un pēc tam kaut kā veiksmīgi nobāzēties un atrast darbu. Izrēķināsim, sapratīsim, un ideja ir tāda, ka mēs no otrdienas vienkārši ceļosim. Jo mēs taču esam to atbraukuši šeit darīt uz Jaunzēlandu, vai ne? Jā, te mēs palikām, jā. Un te stāv šitādas te mašīnas. Nē, Jāizčekojās tagad ir, jā? Uzmanīgi, jā? Davai. Tā nu gan ir ļoti glīta ugunsdzēsības mašīna. Easy peasy mašīna piereģistrēta. Tagad ejam pēc apdrošināšanas visu uz vienas ielas, jo esam visu iepazinuši, tā kā mēs to daram otro reizi. Visu, ko jūs darat otro reizi, vairs nav tik bailīgi un nav tik sarežģīti. Stāvēt būs beigusies? Būs pirmais sots? Nē. Nav soda. Galvenajā sistēmā. Nieka 30 minūšu attālumā no pilsētas. Mēs jau esam pilnīgi citās dekorācijās, un mēs braucam uz Huno ūdenskritumu. Atvedām mūsu mīļo mazulīti uz pirmo pārgājienu. Šeit ir ļoti daudz mašīnu. Mašīnu stāvlaukums pilns tā kā festivālā. Iesim paskatīties Huno ūdenskritumu un parādīsim arī jums. Mašīnīt brauc labi, ekonomiski. Es ļoti ceru, ka mums šī mašīna būs brīnišķīgs ceļbiedrs. Vējš pūš. Augstāk nekā Latvijā gandrīz. Latvijā sola 20 grādus, te ir 16. Baigi augsts īstenībā. Laižam skatīties. 2 stundas jāiet un 40 minūtes. Parks varas ciet. Un parks varas ciet pēc 2 stundām 40 minūtes. Vērsies vārdu ciet, cerams, ka mēs paspēsim. Nein. Wow! Jā, mēs varam braukt atpakaļ.
Mums ir pavisam maz laika, mums ir 2 stundas laika, lai iziet 3 stundu taku. Un mēs negribam pārlikt to uz rītdienu, tāpēc mēs tā ātri izskriesim taciņu, vai ne? Mums jāskrien. Ātrāk. Tas treps izskatās nogaismotas. Atkal augšāko. Mēs jau balvu apēdām pirms. Tas ir tā kā sākt ar desertu. Tas sāc ar desertu un tad ir pamatēdiens. Tagad ir visgrūtākā daļa kāpiens uz augšu. Vakar noskatījāmies filmu Gladiators. Tur bija arī Marks Aurēlijs. Aktieri atveidots. Mēs gan pārtinām filmu un tā atcerējāmies tikai. Un tad mēs noskatījāmies Jumanji. Gribējās kaut ko stulbi noskatīties. Bet šodien ir burvīgs citāts no Marka Aurēlija. Taka, daba. Visi saka, ka jāmācās no dabas. Marks Aurēlijs par to raksta šādi. Gurķis ir rūkts, met to prom. Uz ceļa ir ērkšķi, izvairies un viss. Nesaki vēl, kāpēc gan kaut kas tāds vispār radies pasaulē. Par tevi pasmiesies dabas zinātājs, tāpat kā pasmiesies galdnieks un šuvējs, ja tu viņas nosodīs par to, ka viņa darbnīcās ir redzamas skaidrs un atgriezumi. Viņiem, protams, ir, kur to visu izmest, bet visai dabai nav nekā ārpus viņas pašas. Te slēpjas šī amata brīnums. Proti, daba novilkusi sev robežas, pārveido sevī visu, kas iekšēji šķiet bojājošs, novecojis, nekam nederīgs, bet pēc tam tieši no tā veido citu jauno, tā ka tai nevajag krājumus no ārienes, nav vajadzīga arī vieta, kur izmest vecos krāmus. Daba tātad apmierinās ar savu vietu, savu vielu un savu pašas amatu. Tas ir Marka Aurēlija citāts. Mācīsimies no dabas un no vecā un mirušā sevī radīsim kaut ko jaunu un dzīvu. Tev viss izdosies. Tu esi malacis. Tu esi skaista. Tu esi mīļa. Tu esi burvīga. Lai tev izdevusies diena, skaistulīte. Beidzot uz leju sasniedzam augstāko punktu un tagad tikai lejā. Paldies! Tev arī jāieliek kājas iekšā. Ļoti labs.
ledus augsts. Atsvaidzinoši, ļoti atsvaidzinoši. Ledus augsts ūdens. Pēc garas pastaigas. Ļoti labi. Tā. Ūdenskritums bija labs. Tā. Es reku nopeldējos, uzvilku bikses. Mīļais, dārgais skatītāji, paldies, ka tu skaties šos videoklipus. Pirms es sāku taisīt videoklipus, es nezināju, cik tas ir svarīgi, ka kāds atstāja to laiku vai komentāru vai jebko pie videoklipa. Tas tiešām ļoti iepriecina. Bet iepriecina arī jebkurš mazais cipariņš, kas paaugās uz augšu, tur pie tā skatījuma skaita. Arī tas ļoti iepriecina. Paldies, ka skaties, dārgais draugs, un tiekamies nākamajā sērijā. Jūs statistikas kontroli.